Nu, ko šķirotāji? Šodien noskarosim Rīgas iedzīvotāju zināšanas par bioatkritumiem un lai viņi vispār viņus pareizi šķiro. Un tad arī no šīm lietām mēs visam sapratīsim. No visām lietām man ir novītuši ziedi, tosteru maizīte ar avokādo, olu kastīte un parūka. Dāmas, man ir ziedi. Paskat, lūdzu godīgi, jūs esat kādreiz izmetuši ziedus? Jā, ir gadījies. Kāds džeks iedeva un izdomāja izmest? Nu, jā, viens džeks stāvēja pie man loga ar rozītēm un tad sanāca atteikt. Sanāca atteikt un ziedus vienkārši izmeti? Nu, jā. Kurā konteinerī? Brūnajā. Domāju, ka nē. Es domāju, ka var. Vai šī maizīte ar avokādo mēs varam pārstrādāt vispār? Jā, Es domāju, ka jā. Protams, tur nav ne plasmasas, nekā Viņu nav. var iemest komposta tajā te plainī, un tad viņu uztais kā mēslojumu. Var. Kādā konteinerī mēs to varam izdarīt? Brūns, es taču zinu. Tas arī gribu. Šitais te var iet uz pārstrādi bioatkritumos, olu kastīte, vai mēs varam šķirot brūnajā konteinerī? Nevar. Galīgi nevar. Man jums viens jautājums. Es šito te parūku gribu šķirot bioatkritumos. Es varu? Nē, tas nav bio. Nē, Pārliecināts. tad liek ēdienas vai kāds Tur liek? ēdienas. Tad šito nemaz nevar. Nē. Tātad mums ir bioatkritumu konteiners brūnā krāsā. Mēs šķirojam attiecīgi ziedus, kas ir novītuši, liekam iekšā. Un mums arī ir maize, kas, diemžēl, vai par laimi pārstrādājās savādākā veidā, tāpēc mēs nevaram izmest ārā. Paldies dāmai, kas pārstrādāja viņu tādā veidā, kādā viņi pārstrādāja. Un šīs lietas, diemžēl, mēs nevaram šeit mest ārā. Tāpēc uz šķirošanu mums aiziet ziedi.